Okay, es domāju, ka sāksim. Labrīt visiem vēlreiz. Mani sauc Jānis Berķis. Un šodienas tikšanās mērķis ir ļaut tiem, kam vēl varbūt nav pieredze nekad bijusi ar būvs informācijas modeļiem, vai arī tā ir varbūt neliela, praktiski pamēģināt atvērt un lietot BIM kopā ar mani. Šodienas plāns ir tāds, kad sākumā es pastāstīšu par rīku, ko mēs lietosim, par to, kā atvērt modeļus, tad es parādīšu, kādi ir tie rīki, kas ir pieejami konkrētajā pārlūkā modeļu. Beigās es padalīšos ar noderīgiem padomiem, un būs arī viens praktisks uzdevums, kur jūs varēsiet pamēģināt tos modeļus jau pielietot. Un visbeidzot, pašās beigās būs jautājumi un atbildes. Tā es ceru, ka man var labi dzirdēt un redzēt. Jautājumus jūs varat rakstīt arī uzreiz čatā. Es ik pa brīdiem varu paskatīties to, bet principā galvenos jautājumus un atbildes tad uz pašām beigām. Un tad varam sākt. Šodien mēs lietosim rīku, kurš saucās Autodesk Viewer. Tas ir viens no daudziem BIM pārlūkiem, bet tas ir viens no retajiem, kurš ir bezmaksas un kur var lietot tieši pārlūku programmā. Un tas darbojas jebkurā pārlūkā, tad Google Chrome, Edge vai tam līdzīgi. Un tas nozīmē, ka nekas nav jāuzstāda uz datoru, kas daudziem bieži vien ir diezgan liela priekšrocība. Šis pārlūks atbalsta daudz un dažādus formātus, bet lielākā daļa no tiem ir saistīta ar izstrādātāju Autodesk. Varbūt jūs esat dzirdējuši kā DVG formātus, Revit formātus. Tad šis rīks atbalsta, un jūs varat atvērt gan 2D, piemēram, rasējums, gan arī šos 3D modeļus noteiktos formātos. Viņš atbalsta arī IFC formātu, kas ir kā apmaiņas formāts starp BIM modeļiem, bet viena lieta, kas ir trūkums šim bezmaksas rīkam, tas, ka jūs nevarat uztaisīt apvienoto, jeb savietoto modeli, bet to var iegūt citādā veidā, par ko es pastāstīšu arī nedaudz vēlāk. Par funkcijām šis rīks, es jums došu saiti, apskatīt modeļus, un jums nav jāreģistrējās, lai to izdarītu, bet otra funkcija ir, kad jūs reģistrējaties kā lietotājs, un tikai tādā gadījumā jūs paši varēsiet ielādēt modeļus, jūs varēsiet ar tiem dalīties, jūs varēsiet viņus komentēt, ja, un šīs funkcijas ir tikai tiem, kas reģistrējās, bet arī tas ir bezmaksas, un tad, ja jums ir nepieciešams pašiem, jūs gribat ielādēt iekšā, tad es iesaku to izdarīt. Par iekārtām, tad, kā es minēju, tas, ko mēs šodien pamēģināsim, būs pārlūkā, bet jūs varat izmantot šo rīku arī planšetdatorā vai arī telefonā. Tur ir bišķīt jāpiešojās, tas nav tik ērti, viņš nav 100% pielāgots telefonam, bet to var darīt. Tas arī īsumā par rīku ir viss, un tagad ir laiks praktiskajai daļai. Šis ir tāds, zinām, arī liels eksperiments, jo tik lielā auditorijā es nekad neesmu šādā veidā devis šo uzdevumu, bet cerams, ka viss sanāks. Un es esmu sagatavojis vairākas alternatīvas. Šobrīd es aicinu jūs atvērt šo pirmo saiti, ko es tuliņās iekopēšu arī čatā iekšā, kas ir tātad links uz šo modeli. Gadījumā ir kaut kādas aizķeršanās, jūs varat pamēģināt izmantot arī pārējās saites. Pavisam sliktā gadījumā es ieliku arī saiti uz pašu modeli, ko jūs pēc tam vēlāk varēsiet ielādēt iekšā un pamēģināt, ja kaut kas nesanāca. Bet tā kā tā ir praktiska nodarbība, tad es aicinu vērt vaļā visiem šos modeļus un arī pamēģināt, un tad es parādīšu tās pamatfunkcijas. Un tuliņās es arī iekopēšu čatā to saiti. Uz mirklīti. Kā es teicu, nekas nav jāuzstāda, vienkārši varam vaļā. Tā es esmu iekopējis čatā šo saiti. Un tad es arī pats vēršu vaļā. Pirms es pārēju pie modeļiem, šādi izskatās loks, tad, kad ir reģistrēts šis konts, jums būs pieejama piekļuve jūsu modeļiem, ko jūs ielādējat iekšā. Viņiem ir derīguma termiņš 30 dienas, bet to termiņu var pagarināt.
Un tā tad neierobežot laiku, vienkārši ir jāatcerās to izdarīt, ja tas ir nepieciešams. Ja, un tad šajā logā jūs varat ielādēt iekšā gan 2D, gan 3D failus. Un pēc tam uz viņiem klikšķinot, jūs varat viņiem piekļūt klāt. Tad šādi izskatās konkrētais ielādētais būvs informācijas modelis. Es ceru, ka visiem tas ir izdevies. Šajā brīdī jūs varat droši kādu jautājumu uzdot, ja jums kaut kas nesanāca, un tad tālāk es izstāstīšu par konkrēto rīku un kā ar to darboties. Vēlreiz saite, ko es iekopēju čatā, ir jāiekopē browserī, pārlūkā un jāatver vaļā. Varbūt kāds no jums var uzrakstīt čatā, apstiprināt, ka viss ir sanācis, tā lai es zinu, ka vismaz kādam ir aizgājis. Ok, lielākā daļa raksta, ka viss kārtībā. Super. Prieks dzirdēt. Nu labi, tad ejam tālāk pie funkcijām. Tātad šis ir pārlūks Autodesk Viewer. Kā es minēju, un šeit ir tātad vairākas zonas, kurā atrodas rīki. Pirmkārt, jau pats galvenais loks ir, kur jūs redzat pašu modeli. Tā kustināšana notiek ar peles kreiso taustiņu, jūs varat ritināt to modeli, vai arī jūs varat uzspiest peles video taustiņu un tad kustināt to modeli. Un tā navigācija var notikt arī ar tādu šeit labajā pusītē kubiņu. Tur gadījumā, ja tas modelis ir pareizi, korekti eksportēts, tad tur strādās iespēja pārsteigties starp dažādām plaknēm. Šādā veidā, šeit es nevaru pateikt, ka viņš 100% ir laikam perpendikulārs, bet katrā ziņā var izmantot šo kubu arī, lai kustinātu to modeli. Un gadījumā, ja jūs kaut kur esat tālu prom, jūs varat uzspiest mājiņas simbolu un atgriezties atpakaļ sākuma skatā. Tālāk ir galvenie rīki, kas atrodas šeit lejasdaļā, tie ir arī tie, kurus jūs izmantosiet modeļu pārlūkošanai, mērīšanai un tam līdzīgi. Šodien es rādu pārlūku Autodesk Viewer, bet ir daudz un dažādi pārlūki, tādi, kurus var uzstādīt uz datora. Ir arī tādi, kas ir sasaistīti, piemēram, ar šīm saucamajām vienotajām datu vidēm, kur glabā informāciju. Un galvenokārt tās funkcijas viņiem visiem ir diezgan līdzīgas, bet, protams, kad būs, ja runājot tieši par bezmaksas pārlūkiem, tās funkcijas būs diezgan līdzīgas, bet katram no viņiem ir kaut kādas unikāli rīki vai īpašības, kas viņu padara labāku par citiem konkrētajā jomā. Ja? Piemēram, šis Autodesk Viewer, pirmkārt, kā es minēju, jūs varat viņu atvērt pārlūkā, otrkārt, es pēc tam parādīšu, viņš ir vizuāli pievilcīgāks nekā visi pārējie, un arī dažas citas lietas, par ko es pastāstīšu. Ok, tātad lejas daļā pirmie rīki ir saistīti ar to pašu navigāciju, kur jūs varat, to pašu, ko jūs varat izdarīt ar peli, to jūs varat arī šeit pamainīt tās funkcijas, parasti jāatstāj uz orbitu, tad tā ir tā funkcija, kad jūs varat grozīt modeli. Tālāk jau no tiem noderīgiem rīkiem, ko jūs izmantojat, piemēram, lai modeļus izskatītu, lai izskatītu risinājumus, un tad sākās šie rīki, kas iet tālāk. Pirmais no tiem ir saucamais first person. Šis rīks jums ļauj virtuāli pastaigāties pa ēku, un tad, kad jūs viņu uzspiežat, tad jums ieslēdzās tāds skats, kur pirmkārt jūs ar peli un nospiežot peles kreiso taustiņu varat skatīties apkārt, un otrkārt izmantojot vai nu bultiņus vai arī klaviatūras taustiņus WASD, sākt staigāt pa māju, tātad šajā 3D vidē. Ja, tur bija šī ir jāpiešaujās pie tās staigāšanas, bet, piemēram, šādā veidā var izskatīt risinājumus un mēģināt atrast kaut kādas arī kļūdas. Tālāk nākamais rīks ir šis measure, ja mērīšanas rīks. Tad tas ļauj jums mērīt 3D vidē. Tur ir vairākas iespējas, būtībā vai tas ir attālums vai leņķis, bet visbiežāk izmanto tieši šo attālumu funkciju. Un tad ir jāizvēlās sākuma punkts, beigu punkts. Viņš arī pieķersies klāt pie krustpunktiem vai stūriem, kā padarot to mērīšanu ērtāku. Bet tad, kad jūs mērat 3D vidē, vienmēr ir
jāpaskatās, vai jūs esat pareizi izlikuši mēru, tāpēc, ka bieži vien ir iespēja, ka jūs, piemēram, šeit arī var nejauši uzklikšanāt citā vietā, un tas mērs jau nebūs pareizs. Nu, respektīvi, jums ir jāpaskatās, jāpagroz tas modelis no vairākām pusēm, un jāpaskatās, vai tas mērs, ko jūs izlikāt, ir pareizā vietā piesiets. Šeit var arī notīrīt tos mērus, clear uzspiest, vai arī te var dzēst pa vienam viņus. Tālāk trešā noderīgā funkcija ir section, jeb griezuma taisīšana. Šeit ir iespēja uztaisīt griezumu no 3 plaknēm, X, Y, Z, vai arī uztaisīt kā kasti griezumu. Bet visbiežāk izmanto šīs plaknes. Šeit svarīgi ir pareizi paskatīties uz modeli, lai viņš saprastu, no kuras puses mums ir jānogriež. Respektīvi, ja es skatīšos no apakšas, tad Z plakne tiks griezums izveidots no apakšas. Ja, un šeit parādās tāda bultiņa, ka es varu griezt un kustināt. Savukārt, ja es skatīšos no augšas, tad uzspiežot atkal Z, uztaisīšu šo griezumu plakni no augšas. Tātad šeit parādās iespēja kustināt. Te var arī mainīt to rotāciju, bet parasti es to neiesaku darīt, jo tas nav šajā gadījumā nav īpaši precīzi, bet dažreiz tas var noderēt. Šajā konkrētajā rīkā var uztaisīt vienu plakni ar šiem rīkiem vienlaicīgi, citos pārlūkos var uztaisīt 2 vai vairāk, bet šajā gadījumā jums ir iespēja izmantot arī šo box funkciju, kur jums tad ir iespēja uztaisīt uzreiz 6 plaknes, un tad katru no viņām pieregulēt tā, kā jums vajag. Kas ir ērti, tātad jums parādīšu. Jums ir iespēja arī uzspiest uz noteiktu objekta, uzspiest labo klikšķi, un tur izvēlēties section box vai section plane. Šajā gadījumā uzspiežot uz šo objektu, viņš uztaisīs šo griezumu kasti tiešā apkārt šo objektu. Ja es gribu atgriezties atpakaļ, uzspiežu labo klikšķi, un spiežu show all. Ja es atlasīšu arī vairākus elementus vienlaicīgi, pieturot kontrolu taustiņu, tad man ir iespēja uztaisīt arī griezuma, piemēram, šo kasti uzreiz ar vairākiem elementiem, tie, kurš ir atlasīti. Šajā gadījumā tur pa daudz atlasīju un tā. Un visbeidzot, vēl 2 funkcijas ir explode. No tās būtībā es neesmu vismaz atradis kaut kādu pielietojumu, tas jums ļauj uzspridzināt modeli un paskatīties, no kādiem elementiem viņš sastāv, bet tas ir tāds vairāk izklaides, manuprāt, rīks. Un tad visbeidzot ir rīks, kas saucās markup, jeb iespēja veidot tātad šo marķējumu un komentārus par modeli. Un šis jau ir rīks, kas ir pieejams. Jums viņš visdrīzāk laikam nebūs pieejams bezmaksas versijā, bet tas ir tad, kad, respektīvi, bez reģistrācijas. Bet tad, kad jūs reģistrējaties, tad ir iespēja šo izmantot, saglabāt šos komentārus, un viņi parādīsies, kā saglabāts skats, un jūs varat aizsūtīt arī konkrētu saiti uz šo saglabāto skatu. Par to es vēl pastāstīšu pēc maz brītiņ, kā tas strādā. Un tātad tie ir tie galvenie rīki. Tālāk šeit kreisajā augšējā pusē ir iespēja apskatīties sagatavotos skatus, par to es tujās parādīšu arī pēc maz brītiņa, bet svarīgākais ir šeit model browser, tas parāda, kādi modeļi jums ir ielādēti iekšā. Un šajā gadījumā ir 4 modeļi, tad arhitektūra, būvkonstrukcijas, UK un AVK. Jūs varat izslēgt pa vienam viņus, un apskatīties individuāli katru disciplīnu. Pie tam ir iespēja arī klikšķināt tālāk un skatīties, kāda ir tā modeļu hierarhija. Te es detalizēti nestāstīšu, bet ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, ko jūs šeit redzat, ir kādā veidā tie modeļi jums ir pieejami un kādā veidā viņi ir eksportēti. Jo bieži vien šeit nekas nebūs redzams, vai arī šis būs nepareizi. Šajā gadījumā arhitektūra, piemēram, pirmais stāvs. Tas nav pirmais stāvs. Tas nozīmē, ka nav pareizi eksportēts modelis. Tā kā tas ir atkarīgs no modeļu kvalitātes. Šeit papildus vēl ir iespēja izmantot meklēšanas funkciju. Jums ir zināms kaut kāds parametrs, kas varētu būt, pēc kā jūs varat meklēt. Tad jūs varat
mēģināt ierakstīt šeit meklētājā konkrēto elementu un tad mēģināt viņu atrast. Grafiski tagad ir uzlikts tā, ka es redzu tos pārējos elementus caurspīdīgus. Šeit pie settingiem ir dažādi iestatījumi, es detalizēti nestāstīšu, bet ir viens tāds ghost hidden objects, kuru noklikšķinot es varu noņemt nost to pārējos elementus, lai es viņus neredzu. Šai gadījumā ierakstot, uzspiežot konkrēto to, ko es uzspiedu, viņš man parādīja šos elementus. Respektīvi, atkal labais klikšķis, show all objects, un es atgriežos apakaļ pie kopējā skata. Tālāk par properties. Properties ir parametri, jeb atribūti, kas ir pievienoti klāt elementiem. Tātad atkal ir atkarīgs no tā, kādā veidā ir eksportēts, kā ir modelēts. Teiksim, ja es paskatīšos šobrīd tikai AVK modeli, uzspiedīšu properties logu, tad šeit parādīsies tie parametri, kas ir pieejami konkrētajam elementam. Ja, tas, ka tie parametri tur parādās, nevienmēr nozīmē, ka viņi ir pareizi, tāpēc vienmēr būtu jāpārbauda. Piemēram, šeit ir kaut kāds garuma parametrs, 3,9 metri, un būtu jāpārliecinās, arī nomērot un jāpārliecinās, vai tiešām tas garums ir pareizs. Mēs varam pamēģināt to izdarīt, intereses pēc. Jā, var redzēt, ka ir pareizs tas atribūts. Un tā arī, principā, vienmēr ir jāpārliecinās, ja jūs gribat izmantot informāciju, vismaz izlases veidā, vai tā ir pareiza. Tā, noņemsim nost. Gribēju parādīt, kad tad uzspiedīsim atkal visu šo. Piemēram, klikšķinot uz arhitektūras elementiem, jums ir pieejami daudz mazāk atribūtu. Un šajā konkrētajā modelī jūs nevarat nolasīt ne laukumu, ne jebkādu citu informāciju. Tepat, laikam, modeļa elementu ir diezgan, teiksim, nav pat norādīts, ka tā ir siena. Redzu, ka uzreiz daži jautājumi par parametriem. Parametrus ievada, parametri tiek veidoti tajā rīkā, kurā modeļi tiek modelēti. Tad saucamajā autora rīkā. Un tad, attiecīgi, tas, ko jūs redzēsiet šeit, būs atkarīgs gan no tā, vai parametri parādīsies tajā rīkā, gan arī no tā, vai tas autors ir pareizi eksportējis. Piemēram, šajā gadījumā, ja es uzklikšķinot uz arhitektūru, neredzu nekādu informāciju, pat tas nenozīmē, ka viņa nav pieejama autora rīkā, kurā šis modelis ir veidots. Varbūt tas cilvēks ir speciāli izvēlējies viņu izeksportēt, vai arī nav zinājis, kā to izdarīt uz konkrēto šo formātu, ko mēs lietojam šeit, un vienkārši tā informācija nav pieejama. Minētais par konkrēto cauruli, tātad caurule modelēta ir programmā Revit, un to man liekas, ka tu jās paskatīsimies. Šeit uzklikšķinot uz visa modeļa, var redzēt, tu jās pataisīšu bišķi vairāk vaļā. Okay. Var redzēt, kādā rīkā viņi ir modelēti. Šeit ir Autodesk Revit 2016. gada konkrētais modelis ir taisīts. Ja? Un viņš ir eksportēts tādā veidā, ka tas parametrs ir pieejams. Ja? Tā. Un modeļi tiek lādēti 3D formātā. Tā, kamēr es stāstu tālāk, es atvēršu paralēli vienu modeli vaļā un parādīšu vēl dažas iespējas, kuras konkrētajā modelī nav pieejamas, bet lai jūs varat arī redzēt. Šīs ir tātad galvenās tās funkcijas, ko var izmantot modeļu pārlūkošanai. Kā es teicu, ir daži iestatījumi, ko var tie gan vairāk saistīt ar vizuālo. To es vēl pēc brīža pastāstīšu. Un tad visbeidzot ir šīs funkcijas, kas ir pieejamas labajā pusē. Tad šīs tā daļa, kas ir pieejama reģistrētiem lietotājiem, arī bezmaksas rīkā. Es arī izmantoju to pašu bezmaksu, tikai es esmu piereģistrējies. Un tad šeit jūs varat veidot tos komentārus. Šeit, piemēram, labi, izslēgsim ārā arhitektūras modeli. Es uzrakstīšu kaut kādu tekstu, saglabāšu. Tālāk es varu uzspiest atpakaļ atgriezties, kaut kur pazūmot ārā, bet uzklikšķinot uz šo, es varu piekļūt šim komentāram atpakaļ.
Ja, un kā es minēju, tad šiem komentāriem ir arī tātad atsevišķas saites, kuras ir iespējams nosūtīt. Konkrēti šis komentārs, piemēram, tas, ko es izmantoju kā markup, ir saglabāts kā attēls, bet viņš nevienalga sagriezīs to modeli pareizajā skatā, un pēc tam jūs varat aizvērt ciet un atgriezties tajā kustināšanas skatā. Konkrēti šis komentārs ir uzreiz jau kā 3D skats. Ja? Līdz ar to šo markup funkciju jūs varat iegūt uzreiz saiti uz konkrēto skatu, ko jūs varat uzreiz iekopēt un aizsūtīt kādam citam, kurš varēs atvērt gan jūsu to apzīmējumu, piemēram, tekstu, jūs kaut ko būsiet uzrakstījuši, gan arī piekļūt šim 3D modelim. Ja, un šo jūs varat savukārt gan padalīties ar šo modeli, un šie skati, šie komentāri šeit parādīs. Es pieļauju, ka ņemot vērā, ka mēs strādājam ar vienu saiti, iespējams, ka jūs tos komentārus arī redzat, ko es veidoju. Bet jūs paši nevarat izveidot, bet jūs varbūt viņus arī varat redzēt. Nu, un tad visbeidzot ir iespējas arī kaut kādu informāciju izdrukāt. Tā skaitā tos pašus komentārus ir iespējams izdrukāt arī dzen. Tā bija kāda no funkcijām, kas mums ļāva šos komentārus tātad izdrukāt kā atskaiti PDF formātā, reku šeit export. Un tajās atvērsim vaļā. Visādi logi. Ievilkšu apakaļ, lai jūs redzat. Tā tik daudz priekšā tie. Nu, tā izskatās tā komentāri. Ja? Nu, tā ir tāda kā atskaita, ko viņš izveido ārā no tiem komentāriem. Nu, lūk, un tad arī ir iespēja padalīties ar pašiem modeļiem un tam līdzīgi. Jā, un kur jau raksta komentāros, ka tas, ko es tagad uztaisīju, jums ir redzams. Tas nozīmē, ka jums ir iespēja, piemēram, šo iziet zem modeļiem cauri, rakstīt komentārus un tad aizsūtīt to pašu saiti un visi viņu redzēs. Ja, un tad, savukārt, ja gribās atbildēt, tad, protams, jāpiereģistrējās, un tad to varēs izdarīt. Tā, nu tās ir konkrēti šī modeļa un arī rīka galvenās funkcijas. Es parādīšu vēl vienu lietu, kas ir tā. Šitais laikam nebūs īstais, paskatīšos vēl. Okay. Atvērsim šito vaļā. Arī šitais. Tā. Gadījumā, ja jūs modeļus varat vaļā no autora formāta Revit, tad viņš sapratīs arī tos saglabātos skatus šeit zem views. Šeit, piemēram, man ir pieejami visi rasējumi, kas ir modelī. Tāpēc bieži vien prasībās norāda, ka ir jāiegūst rasējumi no modeļiem, un vēl laba prasība ir, ka šie rasējumi, protams, ir pieejami pašā šajā autora modelī. Un šeit konkrēti šis rīks atbalsta šo Revit lasīšanu, un šeit tātad es uzspiedīšu, nu, piemēram, to pašu griezumu. Un šeit man ir pieejams jau rasējums, un viņš arī ir kā rasējums, bet tomēr viņš ir bišķīt gudrāks, jo jums ir iespēja arī klikšķināt uz tiem objektiem, apskatīties tās pašas īpašības, kas tur ir pievienotas klāt. Nu, šeit arī var redzēt, ka informācija, piemēram, par sienu jau ir daudz vairāk. Jā. Bet, nu, kā es teicu, nevienmēr tā visai informācijai var uzticēties, un tāpēc viņi ir kaut kādā veidā jāpārbauda. Kā es minēju, šajā pārlūkā, protams, var ielādēt arī citus formātus iekšā, bet pārsvarā tas darbs notiek ar Revit AFC formātiem. Bet šīs ir konkrētās funkcijas. Un šeit es varu paklikšķināt arī, ne visi šie skati, protams, būs, tā te laikam nav noformēti, vai te, piemēram, vispār ir tukšas lapas.
Jā, atvērsim vēl kādu skatu, fasādes. Šeit ir kaut kāds darba modelis, bet katrā ziņā, kas ir interesanti, piemēram, šādā veidā arī ir šis elements šeit ir ievietots kā no 3D modeļa paņemts, līdz ar to viņš arī faktiski ir tas pats elements, kas parādās 3D vidē. Tā, tuņās paskatīšos ātri komentārus, redzu, ka ir diezgan daudz kaut kas parādījies. Tā, jautājums par Arhikadu. Arhikadam ir cits pārlūks. Viņš ir uzstādāms uz datora. Ja jūs gribētu Arhikadu konkrēti, tad jums būtu jāizmanto viņu rīks. Savukārt, ja jūs izmantojat IFC formātu, kas ir, no kura no Arhikada var eksportēt uz IFC, tad jūs varat izmantot arī šo pārlūku vai kādu citu, kā es teicu, šim ir problēma tāda, ka jūs nevarat savietot to modeli izveidot. To es pastāstīšu pēc brīža, kā to var izdarīt. Bet tieši Arhikadam ir, ja nemaldos, viņš saucās, varbūt nepateikšu pareizi, varbūt tas ir BIM Vision vai tam līdzīgi, tad neatceros no daudz, bet viņiem ir arī pārlūks, jā. Tas pats jautājums par PLN. Kā es teicu, vai var paprasīt tam, kurš viņu modelē eksportēt viņu uz kādu formātu, ko šis pārlūks var atvērt, vai jūs varat izmantot citu pārlūku, jo tad pārlūki ir diezgan daudz un dažādi. Kā es teicu, arī priekš Arhikada viņiem pašiem savs ir. Informācija, ko pievieno autors, vai kaut kā tā tiek automātiski ģenerēta, jā un nē. Tā, es parādīšu šito konkrēto modeli. Tad, kad jūs modelējat kaut ko autorīkā, tādā kā Revit vai Arhikad, un izmantojat pareizus rīkus, piemēram, jumta rīks vai cita veida rīks, pēc noklusējuma parasti jau kaut kāda informācija parādīsies iekšā, ko jau var izmantot. Šajā gadījumā šis ir jumts, kas ir veidots ar jumta rīku, ir informācija, ko ievada autors, piemēram, šajā gadījumā būs kaut kāds tips, kaut kāds papildus informācija vēl pielikt klāt. Jā, un ir informācija, kas parādīsies automātiski. Šeit ir kaut kāds laukums, tilpums, slīpums un tam līdzīgi. Kāda informācija jūs redzēsiet, es minēju, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Kā ir eksportēts, ko autors ir ielicis iekšā, kādas ir galvenokārt prasības tiem modeļiem. Jā, kāds rakstīja Arhikadam ir BIMX, jā, pareizi. Rasējumos ir iespējams iezīmēt būvdarbu izpildes. Droši vien jābūt kreatīvam, to var kaut kādā veidā izdarīt, bet droši vien, ka tam var izmantot. Es šajā rīkā konkrētajā nevaru iekrāsot elementus, citos var. Tur ir jāpaskatās, kā šo var ērtāk, vai to var izmantot tam vai nevar. Bet, kā es teicu, neviens rīks nav ideāls, tāpēc ir jāstāsta konkrēti tam, ko jūs gribat pielietot, ko jūs varat izdarīt. Ok, tagad es jums parādīju tās pamatfunkcijas, dažas lietas es jums vēl izstāstīšu, un tad uztaisīsim uzdevumu. Tad es uzlikšu apakšā prezentāciju. Tā. Tātad, pirmkārt jau tas, ko jūs šobrīd redzējāt, ir tikai ļoti, ļoti neliela daļa no tā, ko nozīmē būs informācijas modelis. Būs informācijas modelēšana kā process. Ja? Jo tas ir faktiski tā ir darbība process, kurā informācija tiek radīta, ar to apmainās, uz tā pamata pieņem dažādas lēmumus, piemēram, par budžetu, par ēkas risinājumiem un tam līdzīgi. Un tā forma, ko jūs šobrīd pamēģinājāt, ir tikai viens no veidiem, kā ar modeļiem var strādāt, un viens no veidiem, kā tas modelis ir sagatavots, bet iespējas ir ļoti daudz un dažādas. Tie saucamie BIM pielietojumi, un kā tos modeļus var izmantot, ir dažādi. Kā jūs minējāt, tur ir saistībā ar būvdarbiem, ir iespējas visādos veidos modeļus izmantot, gan ar projektēšanā, gan aprēķinos, gan tam līdzīgi. Jā, un līdz ar to, pirms es turpinu tiem dažiem padomiem un uzdevumiem, es gribēju arī izmantot iespēju pastāstīt, ka jūs esat pirmie šodien, kas uzzina, ka es izveidoju apmācības, kas ir tieši priekš iesācējiem domātas un tiem, kuri vēlas soli pa solim iemācīties, kas ir BIM, jo, kā es teicu, BIM ir daudz plašāk
daudz plašāka tēma. Konkrēti šajās apmācībās es parādu ne tikai, kā var atvērt modeļus daudz un dažādos formātos, bet arī kā vispār tos var izveidot un kā top šie modeļi, lai jūs saprastu, kāds ir tas process, ka jūs nonākat līdz kaut kādam rezultātam, gan arī, protams, kādā veidā tos vispār var pielietot. Ne tikai tā, kā mēs šodien skatījāmies, vienkārši viņus grozot, bet kā reāli jūs varat, piemēram, izskatīt normatīvus, atbilstību normatīviem, izvērtēt risinājumus, meklēt kļūdas un daudz ko citu. Es jau kādu laiciņu cenšos Latvijā ieviest būvniecības nozarē jaunu apmācību formātu, kas ir teorētisks saturs apvienots ar praktiskiem uzdevumiem, līdzīgi kā jūs pamēģinājāt šodien. Un tā doma ir, ka soli pa solim jūs varat apgūt šīs tēmas un piekļūt šiem apmācībām neierobežot laiku no jebkuras vietas, un respektīvi, ja jūs esat ļoti aizņemts un neatrodieties Rīgā, piemēram, jūs varat jebkurā vietā piekļūt šīm apmācībām, mācīties un arī saņemt atbalstu, ja jums ir kāds jautājums. Nu jā, un tās apmācības ir veidotas gan pasūtītājiem, gan būvniekiem, gan arhitektiem, gan projektētājiem, un jebkuram citam, kuram interesē uzzināt vairāk, kā var iegūt no BIM. Un viena lieta, ko šobrīd būvniecības nozarē neviens nepiedāvā, ir garantija tam, ka, ja tas, ko jūs dzirdēsiet, jums nav noderīgs, tad viss nauda jums atgriež atpakaļ. Un šobrīd apmācība cena 39 eiro ir. Ja jūs esat gatavi kļūt zinošāki par BIM, tad piesakieties. Un tālāk par padomiem un uzdevumu. Pirmkārt, tātad, kā es minēju, šis rīks konkrētais neatbalsta iespēju izveidot savietotos modeļus. Līdz ar to gadījumā jūs gribētu lietot konkrētu šo rīku un gribētu apskatīt modeļus, kas satur, kā līdzīgi šeit, dažādas disciplīnas, tad jums būtu jāpaprasa, lai kāds tādu izveido. Konkrēti vislabākais formāts šim rīkam ir saucamais NVD formāts, kur atbalsta Autodesks, bet ir iespējams arī kādam citam pajautāt IFC formātā, izveidot savietotu modeli, vai arī tad ir variants izmantot autora formāta Revit modeļus, kurus arī šis rīks ļauj apvienot šos savietotos modeļus. Nu, tad tas ir trūkums, to var apiet ar noteiktām prasībām, bet galvā, ja jūs esat arī pasūtītājs, jūs varat paprasīt, lai jums šis modeļu autors ielādē šos modeļus un sagatavo. Mēs tā esam likuši, piemēram, iepirkuma prasībās, kad projektētājiem ir jāpiegādā pasūtītājs vai šajā vai kādā citā pārlūkā, lai viņi var apskatīties šos modeļus, neko neuzstādot uz savu datoru. Šajā rīkā es vēl parādīšu, ir viens no plusiem ir tāds, ka jums ir iespēja, es parādīšu citu modeli, šis modelis jums ir pieejams vienā no saitēm, ko es jums devu. Šie modeļi, ja tiem modeļiem ir pievienot klāt materiāli, un viņi ir ievietoti šajā autora formātā Revit, jūs varēsiet redzēt šīs materiāla tekstūras. Respektīvi, es nezinu nevienu šobrīd pārlūku, tieši BIM pārlūku, kurš var padarīt modeļus arī vizuāli pievilcīgus. Jo pārsvarā jūs redzēsiet modeļus tādus, kā jūs redzējāt to sākotnējo modeli, dzeltenus, tā teikt, ar tādām ar vienu veidu krāsām. Ja? Un šajā gadījumā, ja jums gribas vizuāli arī pievilcīgu modeli, tad šis rīks ir diezgan labs arī šajā ziņā, jo jums parādīsies tie materiāli. Ja to atbalsta tieši iespēja ielādēt šo Revit autoru formātu. Ja to neatbalsta, piemēram, IFC formāts, kur nesaglabājās šīs materiāla tekstūras. Nākamais padoms ir BIM kopumā procesā ļoti liela vērtība ir tam, ka pēc iespējas vairāk cilvēki var iesaistīties šajā būvju izskatīšanas procesā. Un viņiem nevajag ļoti padziļināt zināšanas, piemēram, modeļu lietošanā, bet savukārt iespējams, ka viņiem ir ļoti labi zināšanas kaut kādā savā specifiskā jomā. Līdz ar to, tas, ko mēs esam redzējuši ļoti lielos projektos visā pasaulē, ir, kad tiek organizētas sesijas, kur vai nu pats pasūtītājs vai arī tad, izpildītājs var vaļā šos modeļus, tieši tāpat kā to darījāt jūs, un piedaloties desmitiem vai vairāk cilvēki, vienkārši staigā cauri šai ēkai, un viens cilvēks, piemēram, piefiksē visus komentārus, līdzīgi kā jūs redzējāt, kā es izdarīju tiem komentāriem. Un tādā veidā viens cilvēks ir tas, kurš prot šo modeli izmantot un ar viņu strādāt, ko jūs redzējāt, ka tas nav nemaz tik sarežģīti.
bet ir iespēja savākt pēc iespējas dažādus viedokļus, balstoties ne tikai uz 2D informāciju, bet arī uz 3D informāciju, un pēc tam šī informācija apkopot, un tad jau sekot līdzi, piemēram, lai tā informācija tiek ieviesta jau projekta risinājumos, piemēram. Un vēl viena pēdējā svarīgā lieta ir, ka modeļi var atšķirties no rasējumiem. Tas ir tie iemesli, var būt dažādi. Piemēram, nesakrīt versijas starp rasējumiem un modeļiem, vai kaut kas ir nepareizi eksportēts. Dažreiz tā ir vienkārši process, kā projektētājs organizē savu darbu, ka viņš varbūt taisa rasējumu. Viens cilvēks taisa rasējumu, cits taisa modeli. Tas ir ļoti nepareizi, un to cenšas arī pēc iespējas šobrīd mazināt ar dažādām prasībām, ja, jo jūs zaudējat šo saikni ar rasējumiem. Tāpēc, ja jūs esat pasūtītājs, vienmēr ir jāpieprasa, ka rasējumi tiek iegūti no modeļiem. Ja. Jūs esat autors, tas arī jums tikai jāiemācās, to ir izdarīt, un tas jums jebkurā uzlabos to procesu, un jūs paliksiet efektīvāks tieši iegūstot šos rasējumus no modeļiem. Ja, bet vienkārši jums būs lielisks modelis, un jūs teiksiet, ka tur nav neviena kļūda. Ja, tas nenozīmē, ka, ja tie rasējumi nebūs iegūti no modeļiem, tas nenozīmē, ka tie rasējumi būs izlaboti. Tieši tāpat ir arī ar būvapjomiem. Mums jau būs iespēja uzdot jautājumus pēc brīža, bet tagad es gribēju vienkārši vienu jums uzdevumu, sakot, 2 uzdevumus jums uzticēt, lai jūs paši arī pamēģināt. Tātad es vēlreiz iekopēšu to saiti iekšā, ja viņu tāpēc pamēģināsim. Jā, ir tam pašam modelim, ko jūs lietojāt. Jums ir jāizdara 2 lietas. Pirmā lieta - sameklējiet vienu kļūdu modelī. Ar vienalga, kā jūs vai nu griezums taisat vai pastaigājaties pēku, sameklējiet. Kļūda šajā modelī ir. Kļūdas var būt dažādas. Tās var būt modelēšanas kļūdas, tās var būt risinājuma kļūdas un vēl citi veidi. Sameklējiet vienu, ielieciet šeit ekrāna šāvienu, tam jums būtu jābūt iespēja to izdarīt, un uzrakstiet, varbūt, kas tā ir par kļūdu. Vienkārši īsi, piemēram, tur trūkst durvis vai kaut kas tam līdzīgs, vai kaut kas tāds. Un otra lieta, pamēģiniet ar tiem rīkiem, kas jums tagad ir pieejami, izreikināt šīs telpas tilpumu, kur es norādu ar bultiņu. Jums ir iespēja arī uzreiz zoomāt, tur ir apakšā zem čata, ir iespēja uztaisīt ekrāna šāvienu funkciju un uzreiz iekopēt iekšā to ekrāna šāvienu vai arī citādā veidā. Ok, jums ir 5 minūtes, un tad pēdējā lieta ir jautājumi un atbildes, ja jums tādi ir. Jebkuri saistībā ar BIM vai konkrēto rīku jūs varēsiet droši uzdot. Bet tagad 5 minūtes šim uzdevumam. Ok, jau pirmais komentārs. Pirmais ekrāna šāviens. Labi. Gaidu vēl. Jā, durvīm priekšā metāla konstrukcijas. Ļoti labi. Katrs vienu atrodiet un tad sarēķiniet to tilpumu.
Tā, nu, vēl 2 minūtes. Gaidu no jums ekrāna šāvienus. Jā, ļoti labi. Neaizmirstam par tilpumu. Pagaidām skatos, vēl neviens nav laikam sarēķinājis. Telpa ir pirmajā stāvā. Nu, vēl minūte. Kāds ierakstiet, kāds ir tilpums telpai? Ok, pirmais rezultāts ir. Nu, ok. Tad ir dažas lietas, ko es gribēju ar šo uzdevumu jums parādīt. Pirmā lieta ir tāda, ka modeļi var būt ļoti dažādi, kā jūs redzat. Un šajā gadījumā modelis satur daudzas kļūdas. Šāda veida kļūdas, tas, ko jūs norādījāt, gan var nozīmēt to, ka šādā veidā izbūvēt nevar, gan arī var norādīt to, ja apjomi ir iegūti no modeļiem, ka tie būs nepareizi, jo ir, piemēram, kļūdas, kā jūs redzējāt, kas, jūs paskatieties čatā, tur būs piemēri, kur, piemēram, sienas nav pietiekoši augstu modelētas, tas nozīmē, ka ir šķirba, mums jau ir kļūdaina apjoma, līdz ar to, nu, tāpēc ir tāds svarīgs tas modeļu kvalitātes kontrolas process, jo, ja jūs paļaujaties to informāciju, jums būtu jāpārbauda, jūs viņu varat pilnvērtīgi izmantot tam, ko jūs gribētu. Otra lieta, ko es gribēju parādīt, ko es arī pamanīju, kad
Jūs redzējāt, šobrīd vienlaicīgi 100 cilvēki skatījās šo modeli, un tie komentāri bija dažādi. Es redzu, ka Artis un Jurģis, piemēram, pētīja tieši būvkonstrukciju modeli un atrada problēmas, kas ir saistītas konkrēti ar šo daļu. Citi savukārt atrada problēmas citās jomās. Ja, piemēram, Anita atrada, ka vienā vietā radiators ir nolikts tā, ka durvis nevar atvērt vaļā. Ja. Tas ir tas, ko es gribēju parādīt. Ja procesā, teiksim, ja jums ir iespēja iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus šajā modeļu izskatīšanas procesā, jo katrs var būt profesionāls no kaut kāda savu skatu punkta un ieraudzīt kaut ko citu neieraudzīs. Tas var būt normatīva problēmas, kaut kādas ugunsdrošības prasības, evakuācija, ceļu platumi un tam līdzīgi. Ja. Būvkonstrukcija jautājumi par būvniecību, vai vispār tā var uzbūvēt, un daudz kas cits. Ja. Un tas, ko šādā formā atļauj šie modeļi, ir iesaistīties un ērti apskatīties to ēku, pirms tā tiek reāli uzbūvēta. Nu jā, un kā es teicu, kad konkrēti šis modelis parāda, ka informācija nepietiek, lai viņu izmantotu, piemēram, būvapjomu iegūšanai, pie tam, ja tur būtu pat informācija, būtu kļūdaini, jo paši elementi nav modelēti pareizi. Otrais uzdevums parādīja mums vēl vienu lietu, ka, lai gan jūs visi izmantojat vienus rīkus, kaut kā, diemžēl, tie tilpumi sanāca katram ļoti atšķirīgi. Jā, tur es pat nevaru pateikt, kas ir vidējā, laikam 212 ir vidējā vērtība. Es pastīšos, kas man bija sanāca, jo es izmantoju tos pašus rīkus, man sanāca 202,95 kubikmetri. Un te bija jautājums par to, kāda būtu pareizākā tehnika tilpumiem. Tad viss ir atkarīgs no tā, kā tie modeļi veidoti un kādi rīki jums ir pieejami. Šajā gadījumā faktiski vienīgais rīks, ko jūs varējāt izmantot, bija mērlente, tātad mērīt 3D vidē. Tas, protams, ļauj uzskatāmāk izdarīt tos mērījumus. Pēc, piemēram, ja mēs runājam par tāmēšanas procesu, tad tas modelis nav ideāls, bet tāmētājs varētu apskatīties, piemēram, ir tāds jautājums par to, ka ir elements, piemēram, loga eksploatācija parādās vai specifikācija, tur parādās šis loga tips, bet tur nav rakstīts, varbūt, kurā stāvā viņš atrodas. Bet, piemēram, ja tas logs atrodas 10. stāvā, nevis 1. stāvā, jums papildus vēl ir jāierēķina, cik maksās celtnes, lai to logu tur uzcelt augšā. Ja? Tāpēc kombinācijas starp 2D un 3D informāciju arī bieži var uzlabot to tāmēšanas procesu un izpratni par to, kur tie elementi atrodas telpā. Līdz ar to par metodēm šis rīks tātad atļauj tikai mērīšanu. Gadījumā atkal, ja modelis būtu veidots, un es tagad mēģināju atrast, laikam uz ātro es neatradīšu, bet ir tāda lieta kā telpas elementi, kas ir telpiski elementi, kurus arī modelē parasti pieprasa. Tur ir jautājums, vai viņi ir eksportēti vai nav. Un jau no paša telpas elementa jūs varēsiet nolasīt jau telpas kubatūru. Tā kā jums būtu jāuzklikšķina tikai uz telpisku elementu, un tur būtu rakstīts, kāds ir tilpums šai telpai. Vai tur būtu iespējams rakstīts kvadratūrā vai telpas numurs un tam līdzīgi. Ja, un trešais jau ir izmantot kaut kāda veida speciāla programmatūra, kas ir domāta tieši būvapjomu aprēķināšanai, iegūšanai, kur jūs jau varat pusautomātiski vai automātiski iegūt tos būvapjomus. Bet viņi tāpat, piemēram, telpas tilpumā viņi izmantot visdrīzāk to pašu telpas objektu vai arī kaut ko citu, kas ir pieejams. Iespējams, tā būtu grīdas apdare reizināta ar augstumu līdz griestiem vai kaut kas cits. Tā kā tur jau detalizētāk tad ir tieši jautājums par būvapjomu iegūšanu jāapskata. Tā, mēs esam nonākuši līdz beigām. Izskatās, ka eksperiments, es nezinu, vai kāds, es zinu, ka Latvijā neviens neko tādu nav darījis, varbūt pasaulē arī neviens to nekad nav darījis, kur vienlaicīgi 100 cilvēkiem bija iespēja atvērt modeli un ar to padarboties. Tā kā tādā ziņā jūs esat izturējuši šo eksperimentu un to arī apsveic, un tagad iespēja ir brītiņu uzdot jautājumus.
Tātad pirmais jautājums, es redzu, ir kā apvienot modeļus. Es pagriezīšu tos jautājumus, lai man tuvāk. Tā, par modeļu apvienošanu es stāstīju. Ir vairāk variantu. Pirmkārt, šis rīks ir jautājums, ko jums atļauj konkrētais rīks. Ja jūs gribētu, piemēram, paši apvienot modeļus, un jums ir viņi pieejami saucamā IFC formātā, labāk izmantot ir uz datoru instalējums pārlūkus, tādus bezmaksas, piemēram, kā Bimicolab, Zoom vai citi OpenIFC viewers. Jā, gadījumā, ja jums nav pieejams IFC formāts, ir jāskatās, kādi modeļi jums ir pieejami. Ja? Vai jūs varat paši viņus apvienot, vai nevarat. Ja? Nu, pieksim, Revit, kā es teicu, ja Revitu pareizi izeksportē, tas ir autora formāts, un jums ir pieejami vispārējie modeļi Revit formātā, tad, ja tos modeļus jau pēc noklusējuma saturēs saites, tad lādējot iekšā, jums šis rīks pajautās, iedod man pārējos modeļus, un es viņus salikšu kopā. Šis konkrētais rīks un formāts ir izveidots Navisworks programmatūrā Manage, tā ir maksas programmatūra, bet no Autodesk rīkiem visiem ir 30 dienu izmēģinājuma versija, un jūs varat, ja jums tas ir vienreizējs pasākums, vai jums pietiek ar 30 dienām, tad jūs varat izmantot šos rīkus un izveidot savietotos modeļus. Pārsvarā es, piemēram, nezinu šobrīd tieši rīkus, kurus neuzstādot, respektīvi pārlūko, kurus varat izmantot, kur jūs tieši bezmaksas rīku, kur jūs varētu izveidot savietotos modeļus. Ir visādas saucamās vienotās datu vides, jeb datu glabātos mākonī, kur var veidot šos savietotos modeļus, zināmākās tur Trimble Connects vai latviešu izstrādātais Morpho vai šim pašam Autodeskam arī ir rīks, kas ir nopietnāks, kur tieši ir informācija glabāšana, kur var veidot šos savietotos modeļus, bet viņš maksā, viņi visam kaut ko maksā. Jā. Tā kā bezmaksas savietotos pārsvarā veido tieši IFC formātā un tajās desktop, ja darba virsmas programmās. Ok, varbūt jums vēl kādi jautājumi par un ap BIM? Tad Dainis raksta materiālu specifikāciju ar siltumu ietilpību. Ja jautājums ir, vai tādu var iegūt no modeļiem, gadījumā, ja, kā es minēju, ja autors to izvēlās tādu informāciju ievadīt, tad, protams, to var iegūt. Kas to aizpilda un kā to var izmantot auditam? Aizpilda tātad tas, kurš veido, ja jūs gribat izmantot modeļus, tad to informāciju aizpilda jebkuru veidu. Jūs jebkuram objektam varat pievienot jebkādu veidu informāciju, kaut vai 100 dažādas informācijas, jeb saucamās atribūtus, vai tas būtu siltuma ietilpība, vai siltuma vadības spēja, vai nespēja, vai materiāls un tam līdzīgi. Jūs varat pievienot neierobežotu daudzumu atribūtu, kurus jūs tad varat izmantot. Un tālāk jau ir atkarīgs, vai jūs varat vizuāli apskatīties un klikšķināt un lasīt to informāciju, vai jūs izmantojat speciāls rīks, kas ļauj jums kaut kādā veidā analizēt to informāciju, vai pirmkārt viņi ir iekļauta, vai viņi ir pietiekoši, vai atbilst normatīviem un tam līdzīgi. Nākamais jautājums ir nedaudz jocīgs jautājums, vai 3D modeļi no Revit un 3D modeļu punktu mākoņi no skeneriem ir savietojami, vai tas ir kas cits. Tie ir savietojumi ne šajā rīkā. Bezmaksas rīks Bimicolab Zoom ļauj savietot modeļus un punktu mākoņus kopā, bet viņiem jābūt ir vienā koordinātu sistēmā. Viņus var kaut kā, bet baigi nevar kustināt, bet labāk ir, ka viņi ir vienotā koordinātu sistēmā. Tas parasti būs LAS un LKS, abi divi gan modeļi, gan punktu mākoņi būs sasaistīti. Un tad jūs viņus varēsiet atvērt un apskatīt. Tur vienmēr jāskatās, cik lieli tie izmēri tiem punktu mākoņiem. Iespējams, ka viņus kaut kā ir jādala, jo dažreiz viņi var būt tik lieli, ka jums ir ļoti grūti ar viņiem strādāt, jo pārāk smagi ir. Tā kā tur ir jāskatās. Tā, vai variet pastāstīt vairāk par Arhicad un BIM? Arhicad ir tātad autorrīki, kuros rada autori, kuros rada šos modeļus. Ja, un ir formāti, ar kuriem apmainās ar šo informāciju, piemēram, IFC vai
NVD vai tam līdzīgi. Ja? Un tad arhikats viens no tiem rīkiem, kurā rada informāciju. Arhikats konkrēti ir domāts priekš pārsvarā arhitektiem. Nu, ir, kas mēģina kaut ko citu, kādu citu disciplīnu modelēt, bet faktiski tas ir domāts arhitektiem. Ja? Un otrs, faktiski Latvijā, es teiktu, tā vidēji 50-50 arhikats un revits tiek izmantots arhitektūras modeļu izstrādē. Tā kā katram ir savi plusi, katram ir savi mīnusi. Tā kā ņemot vērā, ka 50% tomēr izmanto arhikatu, tad tas nozīmē, ka viņš ir pietiekošs, lai iegūtu būvprojektus, izpildītu sarežģītas prasības, piemēram, no valsts nekustamiem īpašumiem vai Rail Baltikas un tam līdzīgi. Ja, bet katram no viņiem ir kaut kādas savas nianses, ar ko viņi ir labāk vai sliktāk. Tā kā jebkurš rīks, tāpat kā tas, ko mēs šodien pamēģinājām, viņš kaut kur ir labāks, kaut kur viņš nav labs kaut kādām lietām. Tā, vēl varbūt pēdējais jautājums. Tad jau mēs šodienas darbnīcu noslēgsim. Kamēr tas jautājums top, tad gribēju arī atgādināt, ka sekojot līdzi tam es katru nedēļu dalos ar kaut kādu informāciju un ar kaut kādiem jaunumiem, tā skaitā saistībā ar PIM standartizāciju Latvijā, dažādām problēmām un kā tās risināt un tam līdzīgi. Tā kā tas ir tas, ko es jums sūtu uz e-pastiem katru nedēļu, ko es pats rakstu un arī ar ko es saskaros ikdienā, vadot savu uzņēmumu, kas tieši specializējās attiecībā uz BIM vadības koordinēšanas jautājumiem, apmācībām, ieviešanu uzņēmumos un tieši kvalitātes kontrolēm un tam līdzīgi. Tā, uzrādās daži jautājumi. Vai DVG fails ir jāpārveido citā formātā? Nē, nav jāpārveido citā formātā. To var uzreiz atvērt šajā rīkā. Tas nav vienīgais rīks, kur var atvērt tīklā pārlūkā DVG. Ir arī rīki, kas ļauj viņus arī nedaudz manipulēt. Vai BIM koordinācija nav certificēta? Nē, pasaulē, teiksim tā, oficiāli certificēta nav. Ir dažādi, kas apmācībās piešķir certifikātus, bet nodarboties droši vien var jebkurš, bet zināšana lauks tur ir diezgan jābūt plašam un pieredzēji gan būvniecības jomā, gan inženieru zinātnēs, gan arī tehniskā ziņā. Šobrīd arvien vairāk tieši programmēšanas jautājumi, mākslīgais intelekts un tam līdzīgi ir arī aktuāli šajā koordinēšanas procesā. Starp citu, nākamais raksts būs par šo tieši komentāru no manas puses par to, ko tad nozīmē BIM speciālists, vai tas ir tikai datora operators, vai tomēr kaut kas bišķīt vairāk. Kāda ir atšķirība starp BIM un digitālo dvīni? Digitālais dīns tāds vairāk mārketinga termins, bet galvenais, ar ko ar to saprot, ir, ka digitālais dvīns ir kaut kādā veidā modelis sasaistīts ar realitāti caur kaut kādu sensoru informāciju. Tad ir kaut kāds sensors, piemēram, temperatūras sensors, viņš ir, piemēram, atrodams šajā modelī, un tad viņi savā starpā kaut kā komunicē. Tad jums ir gan grafiskā informācija, šis modelis, gan arī dati, kas nāk no šī sensora. Uz IFC var konvertēt praktiski no jebkuras grafiskās programmas, cik zinu arī no PDF, Archicad, Blender un pareizi. Vai pareizi? No lielākās daļas, jā. Tur ir, viņiem ir mājaslapā, Building Smart mājaslapā ir informācija par to, kuras programmatūras it kā ir certificētas un kuras var. Bet tieši modelēšanas rīka, autorīka lielākoties visi, kas tiek izmantot, spēja eksportēt uz IFC. Bet nevienmēr tas ir perfekti. Tur ir visādas arī nianses, kuras ir jāņem vērā. Katram rīkam tur būs kaut kādas, varbūt, problēmas to ideāli izdarīt. Un tur ir jābūt, tas gan vairāk jautājums, tehniski zināšanas, lai to pareizi varētu nodemonstrēt. Tā, pēdējais jautājums. Viena faila ievilkšana viewerī nodemonstrēt. Ok, tad izdarām to. Viņš kāds izskatās. Tā. Mums palika. Kur ir? Ok, ejam uz šito sākumu lapu. Spiežam vai no upload new file. Upload new file, un tad viņš drag and drop. Ņemam. Tā,
Tad mēs sameklēsim kaut ko. Jā. Velkam iekšā un arī, ko viņš lādēs. Tad viņš brītiņu apstrādās, atkarīgs no faila izmēra, un tad viņš paliks tur ielādēts iekšā. Tas ir arī viss. Ok, liels jums paldies par dalību. Tiešām kuplā skaitā bija. Cerams, ka tas, ko jūs dzirdējāt, bija noderīgs. Un tad jau droši vien uz tikšanos.